Korekš kopā ar mums 2-0 pret korejiešiem, bet tā nometne tuvojas beigām, iedot tādu kopēju ieskatu, kas šeit ir paveikts un kā mums gāja. Es domāju, nometnē tagad sapratām, ko treneris no mums prasa, un tagad arī šajā spēlē var redzēt jau, ko varam izpildīt un pie kā vēl jāpiestrādā. Bet principā liels pluss nometnē, daudz ko ieguvām, ieraudzījām, ko vajag vēl. Tagad nākamajā nometnē strādāsim pie tiem mīnusiem vairāk. Tu tas centrā aizsargs pāris reizes tā diezgan asi pret tevi nospēlēja, bet tu beigās tomēr to vārdu teici pēdējais par savu sniegumu. Šodien, cik tā spēle bija sarežģīta, cik daudz sanāca ciest un kā izdevās būt vārds? Vienmēr grūti iziet ar puslaikā, īpaši, kad pirmās minūtes tur jāieskrienās, jāsaprot, ko pretinieks dara. Bet pāris reizes dabūju pa kājām, pa muguru, un tad sanāca arī viņam atbildēt ar vārdu gumu. Bet patīkami jūtos labā formā un ir vēl kur uzņemt to formu līdz maksimumam, un cerams, ka līdz sezonai tas sanāks. Treneris Ģērbtuvē pieminēja par to, ka bija kaut kāda sarežģītāka brīža šajā spēlē, un tas kolektīvs to izturēja. Kā tas kolektīvs ir veidojies šo 20 dienu laikā? Tās nacionalitātes mums ir ļoti daudz komandā. Visi viens ar otru runā. Ir tie, kas palīdz spāņiem, argentīniešiem. Mēs, latvieši, cenšamies ar visiem runāt. Protams, nesanāk par šīm dienām ar visiem, bet cenšamies pozitīvismu atrast, un to cenšamies atdot uz laukumu. Ar treneri iepriekš runājām, ka pēc sajūtām vismaz trenerim mums no malas liekas, ka nometni paskrēja diezgan ātri. Kādas ir tavas sajūtas? Man tieši teiks ilgi, bet tās spēles pagāja, es teikšu, ātri. Arī šodien tās 45 minūtes likās, kad es izgāju kaut kādas 15 paspēlēt, bet varbūt tas ir patīkamāk, jo ātrāk sezona sāksies jau labāk. Kā zinām, spēlētāji to sezonu gaida ar nepacietību, un īpaši es gaidu jau pirmo spēli, lai gūtu pirmos 3 punktus un sajust atkal tās emocijas, kādas bija pagājušajā. Pagājušajā sezonā mums šeit bija viena spēle pēc otras, šoreiz nedaudz citādāk. Kā tev tas patika? Es nezinu, grūti teikt, katram savādāk. Kādam patīk vairāk spēlēt, kādam trenēties. Es laikam esmu tas, kuram spēlēt, bet tagad tā organizācija ļoti laba. Viss ir treniņa plāns, spēles plāni ir pēc to, ko vajag, un spēlējam uz nogurumu, lai redzētu, pie kā jāpiestrādā. Tāpēc es domāju, plāns ir ideāls un pie tā vienkārši jāpieturās. Ok, paldies. Paldies.